tad, kad korpuss ir gatavs, tad ir laiks likt skaņas iekšā. Tā kā būrītis ir uzbūvēts, tad laiks laist iekšā putniņus. Pirms gaisa klapīšu pielīmēšanas ir jāpārbauda darba plaknes pamatplāksnē, jeb tā saucamai grīdai, skaņu blokiem un visām gaisa klapītēm. Ja nepieciešams detaļas pieslīpē, virsmām veicot ciklēšanas apstrādi. Podziņām, gaisa klapītēm un skaņu blokiem pielīmē ādas amortizatorus un blīvējumus. Beidzam klapīšu uzstādīšanu, tam nepieciešams pielocīt metāliskos kātiņus un izveidot līmētu savienojumu. Šādi izskatās darba fronte apmēram tuvākajām 3 nedēļām. Labās klaviatūras taustiņa apzīmējums ir šāds. Ārējai rindai nepārcipars, iekšējai rindai pārcipars. Skaņošanas pierakstam tiek izveidotas 2 tabulas ar skaņas bloku un taustiņu toņu apzīmējumiem. No lietotiem akordioniem tiek atlasīts potenciālais skaņu plāksnīšu komplekts katrai skaņu bloka rindai, jeb agrāk tos sauca par koriem. Toņa augstums katram blokam atšķiras par 1 oktāvu. Piemēram, pirmā skaņu bloka toņkārtas rinda sākās ar 5. oktāvu, otrā blokam ar 3. oktāvu, re tas ir, ja, un 3. blokam ar 4. oktāvas re. Un beidzas ar toni katrai rindai, pēc 2 oktāvām attiecīgi tātad beidzas 7., 5. un 6. oktāva. Lietotām skaņu plāksnītēm tiek veikta primārā skaņošana, ievērojot ieviņa ērmaņikai prasību par bisonorismu. Tas ir atkarībā no plēšu darbības virziena mainās tonis. Skaņa mēlīti pirms skaņošanas attīra no rūsas, pārbauda centrējumu, regulējumu un kniedētā savienojuma stiprību. Toņa pazemināšanai maina mēlītes metāla elastīgo pretestību, samazinot šķērsgriezumu pie pamatnes, tas ir to noslīpējot plānāku. Skaņu mēlītes centrēšanas nosacījums ir vienādais attālums līdz abām kanāla maliņām. Skaņu blokā 2 mēlītes skan 1 oktāvā, tām skanējums tiek savstarpēji nobīdīts, kas dod ērmaņikām raksturīgo vibrato efektu. Ir. Un pa nulēm. Ne toņas jau. Dzīvospējīgs un skaļāks. Un ka 4, apmēram 4. Ļoti labi. Atbilstoši Oskara Paķjanko ieviņu pētījumiem, toņkārtas 3., 4. un 7. pakāpe tiek pazemināta. Pārējiem skaņu mēlīšu pāriem jāskan tonī, ievērojot vibrato prasības. Tas ir, ja skaita tās augtās skaņas sitienu reizes sekundē, vajadzētu sasniegt rādītāju 2 līdz 6 reizes atkarībā no oktāvas. Pēc pirmās skaņošanas skaņa plāksnītes tiek mazgātas acetonā. Pēc mazgāšanās katru plāksnīti pielāgo tai vietai, kur tā atradīsies skaņu blokā. Garākajām skaņu mēlītēm viennozīmīgas darbības nodrošināšanai ir jāuzstāda pretvārsti. Tos līmē skaņu mēlītes pretējā pusē, tā lai veidotos slēgu virsma vismaz 0,5 mm platumā uz visām pusēm. Vārstam jākopē skaņas mēlītes izliekums, tas noteikti nedrīkst būt par stingru, ne arī pa maigu.
Katru plāksnīti atbilstošajā vietā fiksē, veidojot šuvi no izkausēta bišu vaska maisījuma. Plēšu hermetiskumam kreiso pusi aizskrūvē un var veikt melodijas puses skaņu mēlīšu sekundāro skaņošanu. Tas ir, kad viss skan ērmaņikas iekšpusē. Uzliekam labo pusi uz plēšām, cilājot uz augšu un leju, imitējam plēšu darbību un pārbaudam toņa augstumu katrai mēlītei. -20. Ja nav vajadzīgais toņa augstums, skaņojam, kamēr ir. Kur tiek klāt, pie skaņu mēlītes bloku nost neskrūvējam, kur netiekam, skrūvējam bloku nost. Velkot jābūt rē. Plus 2 centi, ja? Un spiežot -20. Toņa paaugstināšanai samazina mēlītes masas daudzumu tās galā. Tas ir, jo mazāka masa, jo gaisa plūsmai to vieglāk kustināt. O, Un nedaudz zemāk par 0 skan, ja? Nu, turpat arī tuvu 0. Tā uz priekšu turpinam vismaz līdz 1000 reizēm šādas darbības, jo vēl atlikuši 250 skaņu mēlītes labajā, tas ir melodijas pusē, un 60 skaņu mēlītes kreisajā, tas ir basu pusē. Varam aplūkot fināla skaņojuma tabulas divrindu ieviņai, re tonalitāte ar 12 koriem. Laimīgais īpašnieks izmēģina sava jaunā instrumenta skanējumu.